Labdien, mēs turpinām iepazīties un iepazīstināt jūs ar saviem partijas kandidātiem. Un šodien pie mums ir vēl viens viesis, ar kuru mēs šobrīd iepazīsimies. Bet iesākumā es esmu Jānis Vīmba, esmu Siguldas novada kultūras un turisma centra direktors. Erlains Eisaks, Siguldas novada domas deputāts. Ants Pētersona, es esmu no Raganas un arī Siguldas novada domas deputāta. Jānis Zilders, cilvēks orķestrs. Visvairāk laikam zināms no dabas perspektīvas, tāpēc, ka to esmu daudz runājis, bet tā pamatā mazais uzņēmējs, lauksaimnieks. Pirms mēs, Jāni, ķeramies pie tevi patirināt un vienlaicīgi ļaut tev iepazīstināt ar sevi, mēs izteiksim savu redzējumu par tevi. Ja tev nav iebildumi? Sīru matu pietiek, jā. Labi, Erlains varbūt. Pirmās asociācijas, kas man nāk prātā vārdu Jānis Zilders, jau Jānis pats labi noraksturoja. Tas ir skaistas dabas bildes, zvēri. Tā ir, manuprāt, arī dabas aizsardzība, raidījumi. Tas ir zilver vīns, āboli, un es domāju, Siguldā visi Jāni asociē šīm lietām. Jā, es varu pateikt, ka Jāni iepazinu vairāk tad, kad mēs sākām runāt par šo iespēju papildināt arī Siguldas novada partijas rindas. Mēs tev... Cīkstējos. Jā, kad tu cīkstējies, un mēs tā vairāk iepazināmies, bet es esmu regulārs klients pie tēta, un protams, es Instagramā sekoju līdzi Jānim. Jānim ļoti daudz sekotāju, un arī, protams, man vīrs ir orientēšanos nodarbojas, un tad man patīk skatīties, ko tu arī tur šiverē. Tas ir labi. Labi, tad pirmais loģiskais jautājums tu jau iesāki, bet varbūt paturpini. Kas ir Jānis? Pirmkārt, Jānis ir tēvs 3 bērniem, Siguldietis, visu mūžu Siguldietis, īsu laiku posmu neesmu bijis Siguldietis, esmu studējis Rīgā, ģeogrāfijas bakalaurs, tad īsu laiku esmu studējis Somijā, visādas vīndarīšanas pamats un maģistratūru ģeogrāfijā. Tad atgriežoties atpakaļ, sāku nodarboties ar uzņēmējdarbību. Sāku veidot Zilver vīnus, pēc tam kādu laiku, kad varbūt tā kā viss tika apgūts, ko likās tajā brīdī, ko var apgūt, tad metos dabas aizsardzības jomā iekšā. Tur pavadīju kādu laiku un attiecīgi, kā jau minējāt, ievērojot un daudz ievērojuši man dēļ tiem maniem darbiem, un tie nāca vienkārši paralēli, jo man likās svarīgi runāt par tām problēmām, dabas problēmām, kas mums apkārt ir, jo lielākā daļa cilvēku jau īstenībā no dabas procesiem neko nesaprot. Vai ļoti maz saprot. Tā kā parasti ģeogrāfi saka, ka viņi ir ģeogrāfi. Es esmu ģeogrāfs. Kas šajā visā ir pats pirmais, ko tu nosauc? Vai tu esi vīndaris, vai tu esi ābola audzētājs? Jā, kas tu esi pirmais? Vai fotogrāfs? Man īstenībā liekas parasti ļoti absurdi, ka cilvēki asociē sevi tikai pēc tā, kā viņi pelna naudu. Tas liekas tā, kas tu esi? Tad, tā mēs gribam zināt, tad ir lauksaimnieks. Tur ir lauksaimnieks, bet tā es nevaru nodalīt, jo tā dabas aizsardzība un tā interese par tiem procesiem un dabas fotogrāfija sastāv lielu daļu manas dzīves, kaut arī dabas fotogrāfija ir neizdevīgākais hobijs, iespējams, no fotogrāfijas veidiem, kāds var būt. Bet, toties var kaut kādu to savu vēstījumu nodot tautai. Uzņēmējs un dabas aizsardzība, tur nav kaut kādas pretrunas? Tas jau atkarīgs, kāds es jau neesmu ar mežsaimniecību nenodarbojos, un arī ar mežsaimniecību var nodarboties dabai draudzīgi.
jautājums jau. Tas jau ir tāds atkal filozofisks jautājums, kas kuram ir svarīgi. Citam ir svarīgi nocirst visu un piestūķēt kabatas, citam ir svarīgi atstāt kaut ko nākotnē bērniem. Vai tu esi no tiem cilvēkiem, kurš uzskata, ka dabu vajag, kāds pareizi saucās, lietot, tērēt, bet, tā kā tu tikko minēji, atstāt arī pēc mums? Ka daba ir, kā tu domā lietot, viņu var lietot dažādi. Daba ir kā resurs un kā rekreācija varbūt, un tad kā resurs. Es arī dzīvoju koka mājās. Protams, ka kaut kādā mērā daba ir jāizmanto, bet vairāk Siguldas aspektā varētu skatīties uz rekreāciju. Tomēr noteikti, ka daba ir jāizmanto un viņā ir jāiet, jo Gaujas Nacionālais parks jau netika dibināts tikai dabas aizsardzībai, bet viņš tika dibināts arī kultūrai un iedzīvotājiem. Tad ir jāmēģina joprojām salāgot šīs intereses. Brīžiem dabas eksperti aizmirst, kad cilvēks arī ir vajadzīgs Nacionālajam parkam. Brīžiem iedzīvotāji aizmirst, ka Gaujas parkā ir teritorijas, kuras ir vajadzīgas varbūt tikai dabai. Tur tas balans ir tāds slidens vienmēr bijis, un es domāju, ka būs visticamāk. Tāpēc mēs esam cilvēki. Ar dabas aizsardzību joprojām, kā Ants minēja, es darbojos ar orientēšanos. Mums Siguldā ir savs orientēšanās klubs, kur mēs organizējam Siguldas kompasu. Un tad diezgan sanāk darboties arī ar dabas aizsardzības pārvaldi, lai saņemtu tās atļaujas. Kādreiz, kad strādāju dabas pārvaldē, tad es tur viņus izskatīju, bet tagad esmu nonācis otrā pusē. Abas pieredzes. Jā, tas noteikti palīdz. Noteikti palīdz, jā. Ja mēs atgriežamies pie uzņēmēja darbības, pie vīna darīšanas, man jautājums, kur ir tā panākuma atslēga tev tajā? Jo ir tā, ka šīs dažādas vīna darītavas vai dzērienu darītavas, es esmu pamanījis, viņas parādās, liela pompozitāti ražo strādā, bet paiet pāris gadi un aizvarās, jo tas tirgus Latvijā ir tik mazs. Bet es skatos, tu esi diezgan ātri un, manuprāt, jau Latvijas mērogā ļoti izaudzis. Tev tie panākumi tajā ir, kur ir tā panākuma atslēga šajā biznesā? Es domāju, ka šajā jomā panākuma atslēga ir komanda, ka es nedarbojos viens, bet kopā ar brāli un tēvu, kad tās galvas var salikt kopā un stumtu bīdīt to dzērienu darītavu, vīndarītavu uz priekšu. Bet tev ir pilnīgi taisnība, ka Latvijas tirgus šādam produktam nav milzīgs, tā nav balta maize. Un ir jāsaprot tā sava, tā sava tirgus kapacitāte. Tu nevar iešaut savu kājā ar investīcijām vienkārši. Jo skatoties, man patīk Somijas piemēri, ka tur arī pieņemsim bija 96. gads, kad vīndarīšana tika atļauta, mazā vīndarīšana. Un tajā laikā arī, protams, bija milzīgs pīķis tam visam, bet pirms 4-5 gadu pēdējo reizi, kas pie Somijas kolēģiem viesojos, tad tur bija palikuši 25 vīndarītavas, un Somijā ir 5 miljoni iedzīvotāji, un Latvijā atkal tā likumdošana mainījās pēc krīzes 2009.-2008. gads precīzi. Neatceros, kad atļāva sākt ražot tos mazajām vīndarītavām rasties. Un tad, protams, arī tas pīķis šobrīd bija ļoti augšupējoši. Jo viņš ir nomierinājies. Negribu saukt ciparus, jo es neesmu tagad sekojis līdzi vienkārši, bet bija stipri pār 60 licencēm izņemtām. Bet tā panākuma atslēga, protams, ir tā, ka ir daudz nozaru saimniecību. Nevar tikai mērķēt uz vienu. Un tas, kad tas tirgus ir tik liels, cik ir, un ir jāstrādā pamatā uz turismu un uz viesmīlību. Mums ir produkcija atrodama lielveikalos, bet, man liekas, tikpat daudz mēs pārdodam arī paši un turistiem uz vietas, cik mēs pārdodam caur lielveikaliem. Tas Siguldas vārds tev palīdz
kaut kā biznesam arī. Nu, tā kā mēs toreiz dibinājām Vīnrīto, tad mēs ilgu laiku mocījāmies ar šo nosaukumu. Jā. Man likās, tas jau, protams, ir vieglāk izmantot vārdu Sigulda. Mēs izmantojam Siguldas emblēmu, to Sigulda un izsaukumu zīmīt aizmugurē, bet Siguldas nosaukumu mēs neizmantojām zīmolā. Jā. Es vairs neatceros, kāpēc, bet katrā ziņā pēc vairāku apļu apmešanas mēs atgriezāmies pie uzvārda, kā lielie alkohola ražotāji. Jā. Bet tur bija kaut kāds tā kā birokrātisks problēmas, vai tur bija vairāk tas tā zīmola vedība? Zīmola vedība, tur mēs tev paši toreiz neveicām, mums bija pieaicināti marketinga cilvēki un kaut kā tas. Protams, ka varbūt tās uzņēmumam arī citā nozarē uzrāvumu dotu zināma vārdu izmantošanu, tas ir viennozīmīgi. Bet toties šobrīd, kad Vīnrīto jau ir 15 gadus tirgū, tad tas nosaukums jau spēlē mums pa labu. Es tev pilnīgi piekrītu par to panākumu atslēgu, jo, manuprāt, tā ir pirmkārt komanda un otrkārt ģimene. Mēs arī Siguldas novada partija arī esam tā kā viena ģimene un komanda, un man jautājums, kāpēc tu esi piekritis tā kā pievienoties tieši mums? Mēs kā Ants prasīja pāris. Ants nelika mierā vienkārši visu un vajag. Zin kā, tā kā nav jau nekāds noslēpums, ka mans tēvs politikā ir kopš es sevi atceros kaut kādos 11 gados. Jums ir kaut kas līdzīgs. Sāku darboties, un es politikai esmu vienmēr sekojis līdzi, man vienmēr ir interesējies. Un šobrīd es arī pagastu padomē darbojos, jo es dzīvoju Siguldas pagastā. Un tā kā tai politikai sekoju līdzi, bet man ļoti nepatīk politika. Tāpēc, ka man lielā politika ļoti nepatīk. Visas tās partijas. Un tad jūs man paņēmāt to, ka jūs neesat lielā partija. Savāks nebūtu piekrist. Mēs jau atkal sev uzskatām par lielu partiju. Nē, tu saprati, ko es domāju. Es sapratu, es jokoju. Bet šeit ir tas stāsts, kā, ja tu nenodarbojies ar politiku, tad politika nodarbojas ar tevi. Protams, ka es pilnīgi piekrītu, jo arī pagastu padomē es iesaistījos tāpēc, lai es būtu lietas kursā, kas notiek, tuvāk visam. Jo, protams, ja tu ar kaut ko nodarbojies, tad ir tāda forša karikatūra, ka tev politika neinteresē, tad māja un mežs apkārt, un tad tev ir izcirtājums apkārt. Paliek tikai māja. Jā, paliek tikai māja. Saki, vai ir svarīgi iesaistīties, interesēties, domājot par citiem cilvēkiem? Tu jau atbildēji? Politikā? Vai ir svarīgi interesēties procesos vai izteikt savas iniciatīvas novada iedzīvotājiem? Protams, ka noteikti svarīgi. Jautājums, vai visiem tam atliek laiks, daudziem cilvēkiem jau vienkārši neatliek laika šādām aktivitātēm vai vienkārši, lai iepazītos ar kaut kādu jaunāko informāciju, bet, protams, jo cilvēks ir aktīvāks un varbūt sākumā ir interesantāk, bet varbūt jāsāk ar kaut kādiem NVO darbošanām vairāk un pēc tam jau var pārstāvot tās intereses doties tālāk, jo, ja es būtu parasts, es domāju, cilvēks, kurš strādā algotu darbu, tad jau man jau tās prasības, baigi daudz, vai bērni iet bērnārzā, lai viņas pabaro uz ielām bērni. Bet, tik līdz, pieņemsim, sāc kaut ko organizēt vairāk, tad jau tu sāc redzēt stipri plašāk to lauku un ir daudz interesantāk. Kāpēc es jautāju, nākamais loģiskais jautājums, vai tu esi iesaisties un kāda tev pieredze ar Siguldas pašvaldību? Kā tu redzi savu dzīves vietu tieši no tā administratīva politiskā? Kā politiski iesaisties? Līdz šim ne. Kā es viņu redzu? Vai tavas iniciatīvas ir sadzirdētas? Kā iesniegumi ir iesniegumi? Atbildes ir saņemtas. Vēl neuz visādi. Zin kā,
kā iedzīvotājs, tu jau vari sniegt visstrakākās lietas. Neviens jau tev neaizliedz rakstīt iesniegumus par visfutūriskākajām un dīvainākajām lietām, bet otrā pusē, cik saprotu, ka viss klasika būtu, ja mēs manā balsī taisīt iniciatīvu par to, ka ir jāceļ nodokļi. Viss tiek parakstītos. No otras puses ir cilvēki, tāpēc jābūt no otrā pusē zinošiem cilvēkiem, lai izvērtātu un saprastu, kas ir tajā brīdī aktuālāks, nepieciešamāks. Jo kuras vēl, ka tev ir bijusi pieredze, saprotu, Somijā arī iepazīties ar šo te, dabu un kā pat valsts eksistē. Vai tu redzi kaut kādas līdzības un kaut kādas lietas, kas mums... Vai augstos to? Es prasu, vai tev bija tāda pieredze? Tu gluži nē, kas jau, neatceries studiju. Nē, tur jau vairāk tas bija studijas un varbūt par dabu kaut ko, bet ne jau par sadarbību pašvaldību. Nē, es dzīvoju starptautiskā studentu komunā, un tur tā valsts bija tikpat labi varēja būt gan jau, ka Zviedrija vai Turcija. Okay. Jā, man tas jautājums bija tas, ko es biju piefiksējusi. Tu daudz fotografē, un tu liec arī ir visādi stāstiņi iekšā, visādi īsie. Un tas viens bija tas, šis nebūs gluži par pašvaldību, par to, ka tu biji konstatējis par tām dabas takām Gaujas Nacionālā parka, ka viņas ir ļoti sliktā stāvoklī. Es tu visi bija konstatējuši, šolīdz tikai neviens nebija uzrakstījis. Nē, vienkārši tā, te tas stāsts sajiet kopā, jo mēs esam gan Gaujas Nacionālais parks, gan Gaujas Nacionālais parka pārvalda dabas pārvalde, kas ir valsts iestāde, ne pašvaldība, savukārt ir pašvaldība. Vai tu redzi, ka tur kaut kur vajadzētu būt ciešākai tai sadarbībai, lai, piemēram, mēs kā Siguldas iedzīvotāji, mēs būtu pārliecināti, ka mūsu teritorijā ir sakopta, ja jau mēs tā domājam par to turismu? Nē, es jau nezinu, cik viņi cieši ir šobrīd. Es varu tikai spriest pēc tā, ko es redzu. Es jau neesmu sēdies pie viena galda ar vadītājiem no abām iestādēm. Tas, ko var redzēt, protams, kad infrastruktūra ir tik, tā kā es citēšu Mitrovicu senioru Māri, tad tik slikti infrastruktūra nekad nav redzēta. Tādā Gaujas Nacionālā parka jubilejā viņš minēja, un es varu piekrist, jo arī pagājuši gadu 5 kopš es pārvaldē nestrādāju, bet pirms tam vairāk 5, 6, 7 tik strādāt, tātad kaut kas ir aizgājis greizi. Jā, jo mums jau... Protams, ka mēs zinām, kas tā klasiskā atbildīt, ka nav finansējuma. Jā. To mēs zinām, bet labi, var jau atgriezties pie tādām vienkāršām lietām, ka kādreiz jau Gaujas parks bija kā pats savs struktūra vienība un pats savs laimes noteicējs ar daudz cilvēkiem, 100+ cilvēkiem, un varēja paši iet un labot infrastruktūru. Šobrīd tas vairs nav iespējams, un tas nav toreiz vēl, kad es sāku par to runāt, tas pat nav pārvaldes, varbūt tās pārmetums, es jau vairāk ministrijai to tēmēju, kad tā kā ir novesta dabas aizsardzība, novesta pabērnu lomā, kad tas īstenībā nav nepieciešams. Šobrīd, protams, ir svarīgākas lietas, kur naudu investēt kā aizsardzību, bet dabas aizsardzība arī nedrīkst tā vienkārši apbižot un atstāt. Es negribu samalot, bet man liekas, ka Vidzemē kopā varbūt ir kādi 20 cilvēki, kas šobrīd strādā, bet pa visu Vidzemi, nevis pa aizsargājumām teritorijām. Un attiecīgi, tad, protams, ka trūkst tā kapacitāte, lai tās takas labot. Un tad jau mums kā skrējējiem aktīviem taku, mēs jau tur pa laikam ķiķinājām, ka mēs jau esam noskrējuši vienkārši. Jūs vainīgas. Jā, un tad jau mēs piedāvājām, ka mēs varētu labot viņus. Nav jau grūti, atbrauc pie Erlanda, nopēc dēļas jums, vai tad? Jā. Bet tā nevar. Jo? Tāpēc, ka birokrātija ir priekšā.
tas likās ļoti tā, bēdīgi, jo tāds arī biedrība iniciatīvas tā tika noairētas uzreiz, ka vienīgais variants bija, ja mēs pārņemam tā kā visu uzturēšanu takas, bet, protams, ka mēs neesam Nē, tas jau būtu, tu jau tā kā bez mazliet deleģēšanas līgumu tev iedod. Kaut kā tā, aptuveni, tas tika runāts. Protams, ka tas, ka mēs piedāvājam 3 bējas pieņemot, un tas aiziet līdz tādam līmenim, tas tā kā labi. Un te ir atkal tās ir kaut kādas bailes, kaut kādas. Protams, bet man jau liekas, ka tā kā jau, es nezinu, es vēl laikam pa jaunās, lai es zinātu, kāpēc tā notika, kad dabas aizsardzības sistēma veidoja šādu infrastruktūru, un tā netika nodota pašvaldībai, vai tas netika kaut kādā koplīgumā, es nezinu, tāpēc, ka tas jau ir cieši sasaistīts, jo visi jau uzskata, ka tās takas ir pašvaldības. Jā, tur tā problēma, jā, jo. Un tad, kad viss ir labi, tad pašvaldība arī vienmēr bļauj, kad nākat uz mūsu takām. Un tad, kad viss ir slikti, tad viņi bļauj, tās nav mūsu takas. Tās ir dabas aizsardzības pārvaldes takas. Tā kā, jā, es nezinu, cik daudz pašvaldību līdz šim ir mēģinājusi iesaistīties šo taku sadarbībā, uzturēšanā, remontēšanā. Bet pagaidām izstāsta, ka nav tik. Es savā līdzinājā pieredzē Siguldas novada domē, es neesmu redzējusi nevienu tādu līgumu vai kaut kādu tādu īpašu lēmumu projektu, kas būtu bijis saistīts. Es zinu, ka man toreiz, kad es vienkārši neizturēju, bija tā, ka mēs skrējām es skrēju ar saviem bērniem, un vēl viens kolēģis skrēja saviem bērniem tumsā, un viens bērns ielūz un tiltiņā. Man liekas, tā kā, viss tā kā, cik var. Bet pēc tam uzreiz cik smieklīgi salaboja. Salaboja? Jā. Pirms tam 3 nedēļas sūtījām caur to Siguldas aplikāciju vai sūtījām caur Vidussos. Nelaboja. Vidussos arī nefunkcionē? Īpaši ne. Var paslaucīt kaut kur. Bet vai tu redzi, ka šī sadarbība būtu attīstāma? Ka viņai loģiski būtu jābūt? Viņai būtu jābūt loģiskai, jo tas, ko dabas aizsardzības pārvalde, ko iegūst no takām, ir tikai izglītošanas. Principā tas, ka cilvēki uzzina par dabas vērtībām. Bet vai dabas aizsardzības pārvaldē ir nepieciešams tāds taku tīkls, lai viņi veiktu izziņas procesu, diez vai. Bet tāds taku tīkls ir vajadzīgs visai tautai, lai mēs būtu veselīgi, aktīvi un staigātu, skrietu. Tā kā tās takas, protams, ir vajadzīgas, bet, manuprāt, viņām bija jābūt vairāk tā kā pašvaldības pusē. Es skatos, piemēram, mans kundziņš arī, viņš grāmatvedis, viņš citreiz vienkārši vakarā aizbrauc ar mašīnu, aizbrauc līdz takām, un viņš vienkārši staigā pa takām. Bet es tā arī daru pamatīgi, es aizbraucu uz takām. Un savukārt puika ir vienā sporta klubā, kur viņi vasarās ar riteņiem liež pa tām takām. Viņi pat, man šķiet, viņi pat līdz Cēsīm brauc pa tām takām. Jā, tagad taku tīkls ir nepieciešams, un kādreiz padomju laikos, jo tas taku tīkls bija daudz plašāks vēl. Tā kā tagad jau nevar teikt, ka tas taku tīkls ir mežonīgi liels, un kad viņu vajadzētu mazāk. Vienmēr var mazāk, protams. Var arī atstāt 2 tiltu cilpu un paldies. Bet tas, man liekas, nav īsti risinājums. Tu pieminēji savu dārgo hobiju, tu teici, hobijs, kurš ir visneizdevīgākais, visneizdevīgāko hobiju. No fotohobija. Iespējams, ka motobraušana ir neizdevīgāks hobija. Ir tomēr vēl tik trīsti. Kāpēc tu to dari? Kāpēc es to daru? Tas sākās vispār jau man daudz, kur man saka, ka es esmu dabas fotogrāfs un tā. Es laikam biežāk tiek uzrunāts, bet es neesmu fotogrāfs, jo es to apgūvu YouTube. Tas ir, vai to var uzskatīt par profesiju. Es pat vienā iepirkumā vienreiz nevarēju startēt, jo man nebija izglītības. Bet tā kā viņi gribēja, lai startēt, es tā kā nevaru startēt. Kāpēc es to daru? Tāpēc, kad
Zini, kā kādreiz vienā brīdī fotografēja visi, man liekas, tas bija kaut kāds tur 2005. 6. gads. Jā, es arī nopirku spoguļkameru. Man bija zenīts. Spoguļkameras nopirku toreiz Somijā, kad es aizbraucu studēt, man bija Eiropas stipendija. Nē, man bija viena brīdi, man bija baigais. Nu jā, tad es fotografēju visu tā kā, visu tur kaķis, žoks, koks, pilnīgi visu. Un īsti nesaprotu, ko darīt ar to, jo vēl jau nav nekāds Instagrams, nekas tāds vēl tajā laikā nebija. Un tad es atceros, ka ziemā, kad ir lauksaimniecībā tāds mierīgāks laiks, daudz tumšā perioda, kad var sēdēt pie datora un kaut kur filozofēt. Es atceros, ka es atradu, ka Anglijā ir dabas fotogrāfa tāda biedrība, likās tā kā var dabu fotografēt. Tā kā tikai. Jo Latvijā jau bija, protams, bet es kaut kā līdz tam vēl nebija aiz vecmēsteri jau bija. Jā, un tad paralēli ejot dabā, es sapratu, kad nav jau neviens īsti, kas mūsdienās to Latvijas dabu, labi, es uzreiz sevi tā kā ierobežoju Gaujas Nacionālo parku. Es sapratu, ka nav jau neviens, kas to Gaujas Nacionālo parku tā īsti atrāda. Tā palēnām tā tas arī aizgāja. Tās manas zināšanas gan no bioloģijas, ornitoloģijas, geogrāfijas ir diezgan plašas. Un es vienmēr esmu to uzsvērs, ka tas mans pamats un tā fotografija rodas parasti pēc tam. Un vai arī tie fotografija rodas, tad es varu izstāstīt, kāpēc viņi rodas. Tas nav, ka es eju fotografēt smukus kokus. Parasti tas tomēr ir kaut kāds iemesls. Tu esi saglabājis to savu ierobežojumu Gaujas Nacionālajā? Jā, es pat šobrīd esmu vēl trakākā ierobežojumā, jo es sapratu, ka tas ir pārāk plašs ierobežojums. Gaujas parks ir liels, līdz Ceļsim, Valmierai, un es tik nevaru viņu visu apgūt. Un tad es esmu norobežojis, ka šogad es gribu izpētīt tikai vienu atteku. Uztaisīt, kas sezonas laikā notiek, jo tur ļoti plaši dzīvā daba, tur nāk, tur visādas sugas un putni un vēl nezinu, kas notiek, un liela daļa cilvēku pat īstenībā nezinu, kā Gaujas attekas ir radušās, un tā kā tur var rakt un rakt, un tas arī man ir izdevīgi, jo, būsim godīgi, nav jau man tas brīvais laiks tik daudz, un tad aizskriet tepatās pie Siguldas līdz kādai attekai, man ir daudz vienkāršāk nekā tur uz Svalbārdu, vēl polārlāču, kāda jēga man to darīt, to dara pusi pasauli, bet Gaujas parku nefotografē. Tagad jau, protams, var teikt, ka fotografē visi, jo visiem ir telefoni. Bet tev ir, skatījos, tieši no rīta pirms šīs intervijas skatījos, tev Instagramā ir, ja nemaldos, 11,000 sekotāji vai vairāk. Jā, bet viņi tur degradējošā līkme. Bet kā tu to varēji panākt? Vienkārši dabas fotografija, tu tur vērs uzmanības kādām problēmām vai vienkārši cilvēkiem patīk? Es esmu vērsis arī problēmām, tāda visiem aktuālāk arī iedzīvotājiem ir tie paši motobraucēji, es nezinu, jūs braucat mašīnas? Vēl nē. Es varu vēl no 40. Es nebraucu, bet varbūt braukšu. Bet katrā ziņā es saprotu, kur var braukt un kur nevar braukt. Un tad bija tāds aktuāls periods, kad tie motobraucēji brauca visur, jo stāvāk nogāz, jo foršāk. Un tad man bērnības upe ir Lorupe, kas ir vecāku mājām tek, kuras tur staigāja un vienmēr tur zīves baigi neķēra, bet mazājos. Un tagad, kad jau vairākus gadus pievērsos ornitoloģijai bišķārāk, tad Lorupe bija viena no tām upēm, kurā pieņemsim ziemo ūdensstrasts, kas tāds zīmīgs putns priekš Gaujas Nacionālo parku. Un tad, kad tie moči tur parādījās, tad viņš tur vairs, protams, nav. Tad loģiski, kad tur vienkārši skatos sevi, atrod viņu, filmēju, fotografēju un stāstu par to, kā tā darbība ietekmē to darbību.
Bet kā es tiku līdz dabas skaitliem, es Nē, es vienkārši domāju, jo es aizbraucu uz laukiem. Bet tas jau nav daudz visām, kas rāda citas lietas. Nē, zini kā, es, piemēram, aizbraucu uz laukiem, savus foreles nobildēju, man tur kaut kādi, daži laiki, tur pastos tavus bildes, tur vienkārši, tu cilvēki vienkārši ietekmējās ritīgi no tā visa. Jā, zini kā, tas jau ir tas, ko es sevišķi kādreiz, varbūt tas bija daudz efektīvāk, jo tad nebija visi tie mītiskie algoritmi. Šobrīd jau ir tā, ka es arī vairs nesaprotu, kas tur notiek. Bet mans uzskats joprojām ir, ka kvalitatīvs saturs dzīvos pāri algoritmam un tajā platformā tad vienkārši kaut vai, nezinu, vajadzētu kaut fotogrāfus kādreiz izdevāt. Par Instagram vēl runājot, es mazliet gribu pateikt, tu minēji, ka politika prasa laiku, un tad es tev arī Instagramā sekoju jau pasen, un tad es skatos tos tavus stories, kad zinot tavu pienākumu apjomu ikdienā, es redzu, ka tu dienas vidū sēdi mežā. Tā bija es domāju, kur tev rodās tas laiks, bet ne par to stāsts. Stāsts par to Instagram, to sekotāju apjomu, jo, kā jau Ants minēja, ka daudzi fotografē to dabu un vēl kaut ko, varbūt tā panākuma atslēga tas, kā tu minēji, ka tev nav tā izglītība, un tā bilde varbūt ir savādāka nekā tiem, kuriem viņi ir. Es tagad par to par laiku, tas viss ir prioritātes. Visiem laiks vienādi. Viss ir laiks vienādi, tas kā tu prioritizē. Darba diena man ir tāda pati kā visiem darba diena no 8 līdz 5, bet labā lieta ir tā, ka vasarā gaišs ir agri un vēl paliek tumšs. Šobrīd ir slikti, jo ir tumšs ātri un patiešām novembris, decembris, tagad es praktiski nefotografēju, jo, protams, ka primāri tas, ar ko es nodarbojos, ir lauksaimniecība. Es nevaru atļauties vazāties ar kameru, vienkārši tāpatās. Bet kādreiz varēja, kad strādāju par ierēdzi dabas aizsardzības pārvalde, tad kamera bija vienmēr līdzi. Tagad tas viss ir par prioritātēm. Un man arī bērni jau salīdzinoši lieli jau ir, kad vairs neprasa tik daudz uzmanības un laiku. Jau palūdzu, lai es netraucēju. Noslēgumā, ja noslēdzot sarunu, tāds provokatīvs nedaudz jautājums. Mums visiem patīk daba, mums ir Gaujas nacionālais parks, bet mēs vienlaicīgi vien lielu daļu zinām, ka tas arī ietekmē un mūs nedaudz traucē kaut ko. Tu jau pieminēji tos močus, kādam grib, es arī nebraucu ar mocu, bet kādam gribās taču pa smuku, nezinu, dabu braukt ar savu mocu. Vai ir iespējams salāgot šīs divas lietas? Tieši tās vai vispār? Vispār jāatcerās, ka jebkura dabas teritorija, kurai ir kaut kāda apgrūtinājuma, ir veidot kaut kādai sugai, biotopam, kaut kam, ne jau, lai tur brauktu mocis, dabas aizsardzības teritorijas Latvijā jau neaizņem 70–80% teritorijas. Negribu atkal sanoties ciklos, bet kaut kas stipri mazāk ir. Tā kā ir jau teritorijas, kur var darīt tās lietas, ko varbūt tās kārojas. Protams, ka Gaujas parks aprobežo kaut kādas arī mums kā orientieristiem ir galvas sāpes, ka mēs nevaram skriet visur, kur mēs gribam, jo mēs jau neko sliktu nedaram, mēs jau tikai skrienam, mēs tik nekāpjam virsū kaut kam speciāli. Bet, diskusijā vienmēr var atrast to rezultātu kaut kādu, vienkāršākais tiem pašiem pavasara periods, kad ir putnu visur liegumi, skaidrs, kad ir ļoti jūtīgas sugas kā lūpas, melnais stārķis, kur patiešām tas mocis uzradīsies, tad tas perējums tajā gadā ir metams, tur nebūs. Bet, tik vienkārši, jā. Tā kā, ir jārespektē, un tas jau tas trakākais ir tas, kad daudzi vai nevis pārnāsim. Ir cilvēki, kas nesaprot, ka daba viņiem ir vajadzīga. Viņi tā kā pieņem, ka viņš dzīvo Rīgā, atbrauc ar savu moci kaut kur, izgāž un brauc atpakaļ uz Rīgu. Forši saķēri tur savus endorfīnus.
Bet, tā kā viņš jau tā neaizdomājas, ka viss tā bioloģiskā daudzveidība, viss kaut vai zāles, farmācija jau ceļās no dabas, tā kā no visām sugām, no kaut kādiem, varbūt viena nevainīga ķērpja. Varbūt viņš izbrauks mums pasauli kaut kādiem. Labi, teiksim, Jāni, tev paldies. Esam, es domāju, vienojušies, ka daba ir vajadzīga cilvēkam, un cilvēks savukārt dabai ir vajadzīgs. Un Siguldas novads bez dabas, manuprāt, ir neiedomājams. Un tas ir jāņem vērā un jāspēj atrast kompromisi visās pusēs, bet to var panākt droši vien normāli komunicējot. Paldies un tiekamies citās reizēs. Paldies! Paldies! Paldies!